Tātad visiem saku labdien, sveicināti. Mani sauc Dagnija Huberga, es esmu no Alpa Kids komandas, un man ir patiesi prieks satikt jūs šeit tik kuplā skaitā. Pirms mēs sākam, man ir viens lūgums. Tiem dalībniekiem, kuri reģistrējoties atzīmēja, ka vēlas saņemt dalības certifikātu, mums ir lūgums, es redzu, aizpildīt vienu formu. Šo formu varēs aizpildīt līdz 3:30. Tātad līdz 15:30. Mēs vēl pagaidām tai formai vajag vēl piekļuvi, bet es tūlīt ievietošu saiti čatā. Ievietošu to saiti tagad čatā, un pēc tam beigās ievietošu vēl vienreiz to saiti čatā, kad beigsim runāt. Tad jūs varēsiet atzīmēt, ka jūs vēlaties saņemt certifikātu un uz kura e-pasta tad to nosūtīt. Certifikātu mēs sagatavosim 1 nedēļu vai izsūtīsim 1 nedēļu pēc webināra. Tā, es vienkārši skatos, vai mans palīgs ir šeit. Jā, jūsu informācijai tātad šī saruna, šis webinārs tiks ierakstīts, un ierakstu mēs vēlāk nosūtīsim visiem, kuri piereģistrējās un nevar tomēr piedalīties šajā webinārā. Labi, tad sākšu dalīt savu ekrānu, vienu mirklīti. Tā. Tā tad, vai jūs redzat manu prezentāciju? Jā. Jā, liels paldies. Skaidrs. Tātad. Laipni lūgti mūsu 2. webinārā, Alpa Kids webinārā. Šīs dienas tēma ir digitālās mācību spēles latviešu valodā, atbalsts pirmsskolas pedagogiem. Tātad, kāds plāns ir šai stundai? Tas ir pavisam vienkārši. Tātad vispirms es pastāstīšu, ko Alpa piedāvā un kā padarīt viedi ierīces par jūsu atbalstu ikdienas darbā. Tālāk sekos praktiska uzdevumu demonstrācija Alpa platformā, un pēc demonstrācijas es jums parādīšu mūsu cenu struktūru, un mums ir sagatavots īpašs piedāvājums. Un pašās beigās es atbildēšu uz jau iesūtītajiem jautājumiem, bet varbūt jums būs vēl kādi jautājumi radušies webināra laikā. Tātad, sākam. Es esmu droša, ka jūs visi esat pamanījuši, kā bērnu acis burtiski iemirdzas, ieraugot ekrānu, vai ne? Tātad šī tā bērnu dabiskā un milzīgā ziņkāra, un mūsu mērķis ir šo ziņkāri noķert un ievirzīt bērnam izdevīgā gultnē. Proti pārvērst par vērtīgu un aizraujošu mācīšanos. Ir, protams, labi zināms, ka digitālajā pasaulē dominē lielās valodas – angļu, ķīniešu, spāņu, bet mēs, Alpa Kids, esam šeit, lai parūpētos tieši par Latvijas bērniem, lai arī viņiem būtu iespēja saņemt kvalitatīvu saturu digitālajā vidē. Tāpēc mēs redzam Alpa Kids kā jaudīgu papildinājumu tieši jūsu ikdienas darbā, kamēr jūs darāt pašu svarīgāko – vadāt mācību procesu. Tātad, kas īsti ir Alpa Kids? Tātad tas ir visaptverošs digitāls mācību līdzeklis, kurā ir pieejams jau gandrīz 100 dažādas spēles latviešu valodā. Katrs uzdevums ir pārdomāts un ir veidots tā, lai palīdzētu bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem apgūt burtus, ciparus, loģisko domāšanu, mācīties par vidi un attīstīt radošumu.
Visu spēļu loģiku un kategoriju sistēmu mēs esam izstrādājuši kopā ar izglītības zinātniekiem, un sarežģītības līmeņi mainās secīgi no līmeņa uz līmeņa un pamatoti. Tātad spēles ir zinātniski pamatotas, pārbaudītas, lai nodrošinātu, lai tās ir ne tikai izklaidējošas, bet arī metodiski kvalitatīvas. Mūsu spēlē ir arī analītikas rīki, un tie balstās zinātniskā loģikā. Tas ļauj jums precīzi izsekot līdzi katra bērna individuālajam progresam. Un Alpa Kids efektivitāte katru gadu arī pēta. Vidēji gadā mums ir 3 jauni maģistra darbi, kuri parāda, kā šis digitālais rīks var būt būtisks atbalsts mācību mērķu sasniegšanai. Un mums, protams, ir svarīgi, ka bērni mācās pazīstamā vidē, tāpēc Alpa Kids saturs atspoguļo tieši Latvijas kultūru un Latvijas vidi. Un mūsu spēles ir arī integrētas ar bez ekrāna aktivitātēm. Un jautājums tad ir, kā tieši Alpa Kids var kļūt par jūsu ikdienas sabiedroto? Pirmām kārtām, tas ir veids, kā padarīt jūsu procesu krāsaināku. Mūsu interaktīvais saturs ļauj ierastās tēmas pasniegt jaunā, bērniem saistošā veidā un nezaudējot fokusu uz mācību mērķiem. Bet vēl svarīgāk, tas ir lielisks rīks diferencētam darbam. Bērni attīstās dažādos tempos. Un Alpa Kids, jūs varat vienam bērnam, piemēram, dot uzdevumu burtu pazīšanā, kamēr cits bērns jau trenējas burtu rakstīšanā. Īpaši vēlos izcelt, ka atbalstu iekļaujošai izglītībai. Tātad strādājot ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības vai funkcionāli traucējumi, Alpa ir lielisks palīgs individuāliem darbam, tātad 1 pret 1. Tas nozīmē, ka jūs varat apsēsties bērnam blakus un mierīgi iziet cauri uzdevumam viņam piemērotā tempā. Tātad mūsu rīks ir kā drošs tilts starp skolotāju un bērnu. Un tas palīdz arī noturēt fokusu un uzreiz sniedz pozitīvu atgriezenisko saiti pašam bērnam par uzdevumu izpildīšanu. Tāpat Alpa Kids ir milzīgs atbalsts daudzvalodīgā vidē, piemēram, bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Tas palīdz, tātad vizuālais un audiālais materiāls mūsu spēlēs palīdz apgūt vārdu krājumu dabiski un galvenais rotaļīgi. Šis slaids apkopo to, kā mēs Alpa Kids redzam ideālu tehnoloģiju lietošanu pirmsskolām. Tātad tehnoloģijas pašas par sevi nav ne labas, ne sliktas, tās ir tikai rīks. Un vērtību piešķir tieši pedagogs, izvēloties kvalitatīvu saturu un vadot šo pašu procesu. Tātad mūsu kopīgā formula ir pavisam vienkārša. Pirmkārt, tas ir saturs, ko bērns dara ierīcē. Un mēs esam parūpējušies par drošu un izglītojošu vidi ar plašu spēļu katalogu, kurā jūs varat viegli piemeklēt spēles saviem mācību mērķiem ar atbilstošu saturu. Otrkārt, un tas ir pats arī svarīgākais, tā ir jūsu vadība. Tātad tieši pedagogs palīdz bērnam no spēles gūt maksimālu izglītojošu labumu, uzdodot jautājumus pēc spēles un virzot pašu procesu. Un treškārt, pedagogs, vai arī visi pieaugušie, mēs esam paraugs. Tātad mēs bērnam rādām, ka digitālā vide nav tikai pasīva izklaide, kur tikai var skatīties video, bet gan vieta, kur var pētīt, mācīties un atklāt pasauli. Turpinot par praksi, kā tad vislabāk ieviest digitālo spēli bērna ikdienā? Šeit mēs esam apkopojuši galvenos ieteikumus, kas var palīdzēt saglabāt līdzsvaru. Tātad pirmkārt ir skaidri noteikumi. Bērnam ir jāsaprot rāmji, cik ilgi mēs spēlēsim, kas notiks pēc tam. Šādi skaidri spēles noteikumi mazina stresu, jo bērni tad zina precīzi, kas ir gaidāms. Tāpat mēs arī ļoti iesakām ieviest no ekrāniem brīvas dienas, jeb tā saukto mēdīju gavēni,
Un tas ir laiks, kad visa uzmanība tieši tiek veltīta aktivitātēm reālajā dzīvē, dabai un tiešai komunikācijai. Un trešais būtiskais punkts ir laiks pirms un pēc ekrāna. Protams, nav ieteicams lietot ierīces tieši pirms gulētiešanas vai uzreiz pēc pamošanās. Tāpat ir vērtīgi pēc spēles beigām veltīt laiku, lai pārunātu, kāds uzdevums tika izpildīts, kas bērnam izdevās vislabāk. Un visbeidzot, pati fiziskā mijiedarbība. Tātad bērns ir aktīvi iesaistīts pašā spēlē. Viņš ieņem aktīvu lomu. Es ieslēgts man skaņa. Un tur ir. Es nesaprotu, ko viņš vēl no manis grib. Kādu vēl skaņu. Es dzirdu, kādu runājam. Būtu labi, ja jūs izslēgtu savus mikrofonus. Tātad fiziskā mijiedarbība. Bērns ieņem aktīvu lomu, jo ir spēles, kur jāveic ir precīzas darbības, pārvīdot simbolus no vienas puses uz otru pusi, un tā trenējot psihomotoriku, vai ir kustīgi objekti, kuriem ir jāpieskarās. Tas palīdz koordinēt acu roku kustības un arī reakcijas ātrumu. Jā. Tātad, kā mēs praktiski varam integrēt ALPA spēles mācībās? Galvenā atslēga ir līdzsvars un plānošana. Kā jūs redzat fotogrāfijās, digitālais rīks ir tikai sākums. Tātad pirmkārt, mēs esam par gudru koplietošanu. Nav obligāti jābūt katram bērnam savai planšetei. Viens ekrāns var kļūt par centru nelielai grupai vai pāra darbos, lai veicinātu sadarbību un sarunas arī starp bērniem. Otrkārt, mēs aicinām vienmēr skolotājus sagatavoties un izmēģināt tās spēles pašiem, pirms viņas rādīt un dot bērniem. Tad jūs precīzi zināsiet, kas spēlē ir gaidāms, kas ir darāms un kāds ir bērnu uzdevums. Un treškārt, veiciet mērķtiecīgu atlasi. Tātad mums ir plašs spēļu katalogs. Jūs no tā kataloga varat izvēlēties attiecīgi tās spēles, kas atbilst nedēļas tēmai, dienas tēmai, vai tas ir par pavasari, vai rudeni, vai par burtu A, vai par skaitli 5, un tā joprojām tā tālāk. Un pats galvenais, jūs kā pedagogs veidojiet tiltu starp digitālo un starp fizisko pasauli. Piemēram, ja jūs spēlējat planšetē spēli par puķiem, tad jūs varat doties ārā un tās pētīt un smaržot. Vai arī izmantot papildus darba lapas, lai turpinātu pētniecību ar zīmuli rokās. Jā. Tātad šeit jūs redzat dažus ekrānšāviņus no mūsu lietotnes. Ar ko tad ALPA Kids ir unikāls? Šeit bērns nemācās par eksotiskām tālām zemēm, bet gan par to, ko viņš redz tepat Latvijā. Lietotne ir veidota pārdomātā veidā, tātad bērniem draudzīgā animācijā. Visi tēli ir vizuāli atpazīstami. Ja ekrānā ir ozola lapa vai stārķis vai mārīte, tad bērns arī šīs raksturīgās iezīmes atpazīs, dodoties pastaigā dabā ārā. Mūsu lietotnē ir iespējama arī spēļu analītika, tātad tā ir inteliģenta sistēma. Katram bērnam var izveidot savu profilu, un jūs kā pedagogi varat redzēt tad analītikā, kas bērnam padodas viegli, kur bērnam vajag papildus uzmanību, un tas ļauj jums arī patiesībā individualizēt to mācību darbu un realizēt reālu progresu ar bērnu. Šeit mēs redzam lietotnes versijas iestatījumus, ko var ieslēgt un ko var izslēgt. Piemēram, viens svarīgs iestatījums ir lēnā runa, kas ir īpaši noderīgs bērniem, kam ir nepieciešams vairāks laika, lai saprastu noteikumus un saprastu teikumus un valodu un vārdus. Šajā punktā es vēlos pieminēt, ka mūsu platformai ir 2 versijas.
Tātad tehniskais aspekts. Viena versija ir, kas ir domāta planšetēm un telefoniem, kuru var lejuplādēt no lietotņu veikaliem un kuru var arī lietot bez interneta. Un otra versija ir tiešsaistes versija, kas ir domāta datoriem un interaktīvajām tāfelēm, un tur gan ir nepieciešams internets. Un to versiju es jums arī vēlāk parādīšu. Un tur ir mazas atšķirības iestatījumos. Tātad to, ko jūs tagad redzat, tā ir lietotnes versija, tur ir vairāk iestatījumu, un ko es jums parādīšu, tur ir mazliet mazāk iestatījumu. Bet visas svarīgās funkcijas ir abās versijās. Un mums ir arī papildu materiāli, ko mēs piedāvājam pedagogiem. Tātad mēs esam parūpējušies par to, lai jums būtu svaigas idejas, tāpēc mēs katru mēnesi publicējam jaunas unikālas darba lapas. Tās vienmēr ir aktuālas, attiecīgi, kas notiek aiz loga, kādi ir gada laiki vai svētki Latvijā. Un tas palīdz arī bērnam pāriet no digitālās spēles uz fizisko darbu, trenējot cīko motoriku un darbojoties ar zīmoli rokām. Un vēl viens praktisks palīgs jums ir spēļu katalogs, jeb spēļu saraksts, ko mēs esam jums sagatavojuši. Un to jūs varat izmantot, lai sagatavotos nedēļai ar uzdevumiem, kādi jums ir plānā, par kādām tēmām jums ir ieplānotas nodarbības. Un, jā, tad tagad, man liekas, mēs sāksim pašu interesantāko daļu. Esam norunājuši par īsi un konkrēti, kas ir Alpa, ko Alpa piedāvā, un par idejām, kā integrēt digitālās ierīces, digitālās spēles jūsu darbā. Un tagad mēs sāksim spēlēt. Tātad jūs redzat, ka tā ir interneta versija, tā ir šī mājaslapa. Tad, kad uzklikšķinām vispirms uz šīs mājaslapas, tad mums vispirms ir jāpierakstās. Jāpievienojās. Tā, to mēs tagad izdarīsim. Man ir viens jautājums, vai jūs dzirdat skaņu? Jā, putniņi čivina, tas ir labi. Tā, es ielogošos iekšā. Tā, tad es uzslēgšu pilno ekrānu. Tātad šī ir darba virsma, ko bērni redz gan tiešsaistē, gan planšetēs un telefonos. Tas viss izskatās vienādi. Vispirms es paskaidrošu augšējos labajā pusē simbolus, kurus mēs redzam. Tātad, ja mēs uzspiežam uz printera, un uzspiežam uz drukāšana, tas mūs aizvedīs uz to mājaslapu, kur ir šīs darba lapas. Mums parasti ir pēdējo 2 mēnešu darba lapas. Piemēram, tagad tur ir marts un februāris, bet tad, kad iznāks aprīlis, tad būs marts un aprīlis. Un tās divas ir iespējams arī lejuplādēt. Tātad nākamais simbols ir balvas un sasniegumi. Tātad par katru spēli, katram spēlētājam ir iespējams vākt punktus. Tas ir tā kā motivējošs veids bērnam, jā, es izspēlēju spēli un es dabūju tik un tik punktus, un tad bērnam tiek dāvināti tādi dažādi simboli par tām spēlēm. Tā, tas traucē tā. Nākamais simbols ir lapsiņa, tātad tas ir mans profils šai spēlē. Tātad, ja es uzklikšķinu uz savu profilu, es esmu Daina, meitene, dzimtā valoda ir latviešu, dzimusi 20. gadā, un es izmantoju šo Alpa Kids bērnu dārzā. Un šeit var arī izvēlēties attēlu. Attiecīgi mums nevar augšuplādēt nekādas bildes, katram bērnam ir iespēja izvēlēties kādu simbolu. Tā, un, protams, var pievienot vairākus profilus, kur tad, piemēram, būtu jauns profils,
un te var attiecīgi visu izvēlēties un pēc tam nospiest saglabāt. Tā, tie ir profili, un tad beidzot zobrats, tie ir tad iestatījumi. Noklikšķinam, un šeit, lai bērni nejauši kaut ko neizmainītu iestatījumos, šeit ir pieaugušajiem kaut kas jāizrēķina, kur bērns vēl nevar izrēķināt. Tā, un šeit mēs nonākam pie iestatījumiem. Tātad šeit var izslēgt un ieslēgt mūziku, tie ir putniņi, kas dzied. Tad skaņu pašai spēlē, tas ir spēles paskaidrojumi un visas citas skaņas spēlē. Šeit var ieslēgt un izslēgt laiku, tas ir spēles beigās parādās, cik ilgā laikā, cik ātri spēle tika izspēlēta. Piemēram, ja bērns izspēlē spēli ļoti ātri, tad tas ir jauns bērna rekords. Bet to mums šoreiz es izslēgšu, jo citādāk tas aizņem laiku, kad to parāda. Tad sasniegumi ir tie punkti, kuri bērnus saņem pēc spēlēm. To mēs arī varētu izslēgt tagad. Un individuālie ieteikumi. Tātad individuālie ieteikumi ir tie, kas parādās nospēlējot vienu spēli, parādās automātiski no sistēmas ieteikums. Vai nu grūtāka spēle, vai nu vieglāka spēle, vai nu spēle tajā pašā līmenī un tajā pašā kategorijā, bet vienkārši cita spēle atkarīgs, cik labi uzdevumi ir veicis bērns. Tad sistēma pati izlemj, viņš var spēlēt augstākā līmenī, vai viņam tomēr vajag vieglākā līmenī. Bet to es arī tagad izslēgšu, lai mums tad ātrāk ietu cauri. Labi, tad sāksim spēlēt. Tātad šeit mums ir dažādi līmeņi. Šos līmeņus mēs esam iedalījuši kategorijās ola, cālis, vista un vista ar grāmatu. Attiecīgi, ola ir visvieglākais līmenis un vista ar grāmatu ir visgrūtākais līmenis. Sāksim ar olas līmeni. Tātad uzklikšķinam uz olu, un šeit mēs redzam dažādas kategorijas. Tātad matemātika, valoda, un vide, loģika un radošums. Katrā līmenī ir šīs kategorijas. Vienīgais izņēmums ir, ka un vide nav pēdējā līmenī. Tas ir vienīgais izņēmums. Tad mēs varam paskatīties labi, kādas spēles ir matemātikā. Mēs varētu iziet, piemēram, vienai spēlei cauri. Sāksim ar pirmo spēli. Pieskaries cipariem un iekrāso tos! Ohoho! 1 pirksts. 2 pirksti. Lieliski! 3 pirksti. 4 pirksti. 5 pirksti. Lieliski! Tātad pašās beigās lido baloni. Bērni intuitīvi to zina, ka uz tiem... Mēģini parādīt dažus ciparus ar saviem pirkstiņiem. Bērni zina intuitīvi, ka uz tiem ir jāklikšķina, ka tie sprākst. Tātad tas ir attiecīgi vēl aizraujošāk bērniem. Tātad, kas notika šajā spēlē? Vai nu planšetēs, vai nu arī uz digitālās tāfeles, bērniem ir jāpieskarās cipariem, un Alpa tad arī nosauc ciparus un parāda tos ar pirkstiem. Un šī mīlīgā alpaka, vārdā Alpa, ir spēļu pavadonis, kas katrā spēlē paskaidro bērniem, kas ir jādara, un ik pa laikam uzsauc kaut ko motivējošu, malacis, turpini tāpat, kas motivē bērnu vēl darīt, spēlēt tālāk un pildīt uzdevumu tālāk. Tad, piemēram, valodas kategorijā. Šeit ir burti, tātad tās ir pirmās alfabēta spēles. Mēs varētu, piemēram, sākt ar pirmo. Mācīsimies alfabētu. Pieskaries burtiem un iekrāso tos. Jā, tātad pieskaramies burtam. Auto. Auto. Tātad burtiņš un attiecīgi vārds, kas sākas ar to burtu, un vēl bilde. Tātad gan vizuāli, gan audiāli bērnam tiek jau iemācīts, ko nozīmē burtiņš A. Ābols. Jā. Bite. Jā. Labs darbs. Ohoho! Es neturpināšu šo spēli, jo
tā spēle arī beigsies ar baloniem, un parasti katras spēles beigās Alpe jautā kaut ko. Ko tu redzi apkārt? Kas sākas ar burtu A? Vai citā spēlē, piemēram, par dabu, par rudenslapām, piemēram, izej ārā un salasī lapas, kuras tu šodien izspēlēji spēlē. Tātad vienmēr seko kaut kāds pamudinājums darīt kaut ko fiziskajā, reālajā dzīvē. Tad mēs varētu paskatīties es un vide. Pagājušajā reizē pašā pirmajā webinārā mums bija viena spēle, kuru mēs parādījām, un tur bija mazītiņas kļūdas, bet šoreiz es vēlos atkal izspēlēt šo spēli. Ieparies šiem kukaiņiem un uzzini, kas tie ir. Juhu! Tātad šī spēle ir par kukaiņiem un par vienu zirnekļu veidīgo, kas mums šeit ir. Šis ir tauriņš. Tu burtiņš tauriņam. Šī ir bite. B burtiņš bitei. Z. Šis ir zirneklis. Z burtiņš zirneklim. Šī ir skudra. S burtiņš skudrai. Šis ir prusaks. P burtiņš prusakam. Šī ir muša. M burtiņš mušai. Lieliski! Un parasti šajā līmenī tad ir divas bildes nāk ar diviem dažādiem izkārtojumiem un kukaiņiem, un tad pēc tam šeit pirmajā līmenī vienmēr bērnam ir klausīšanās, atpazīšana, jo šeit nav tāda uzdevuma, kur ir pareizās vai nepareizās atbildes. Šeit bērns pirms mācās, kas tad vispār ir mums apkārt. Tad ir loģikas kategorija, šeit ir atmiņas spēle, šeit ir kvadrātaina puzle, un šeit ir spēle ar zeķēm. Tā vairāk ir gan Ziemassvētku tēma, bet tur ir jāatrod zeķei pāris. Tad radošuma kategorija, tur nav līmeņu, tur šīs spēles visos līmeņos ir vienādas. Mēs varbūt varētu parādīt pirmo spēli, kas ir dejošana. Ei, draugs, ir pienācis laiks uzdejot. Rokas augšā. Rokas lejā. Rokas augšā. Rokas lejā. Rokas augšā. Rokas lejā. Tam. Lati. Kopā. Lati. Kopā. Lati. Kopā. Pēdējo reizi. Malacis. Tagad iesim spēlēties. Jā, tie ir pavisam īsi kustīgu video, kur visa grupa kopā var izkustēties un doties nākamajās nodarbēs. Tad vēl šeit ir zīmēšanas spēle, tur arī var ļoti dažādi radoši izpausties, un pat tur var saglabāt to, ko bērns ir sazīmējis, un var pat arī lejuplādēt un pēc tam vēlāk nosūtīt bērniem un vecākiem. Tad mēs varam paskatīties, kas notiek nākamajā līmenī, kādas ir spēles. Tātad arī šeit ir matemātika, valoda, es un vide, loģika un radošums. Tātad matemātikā šeit jau ir, piemēram, skaitļu virknēšana. Šeit jau ir pirmā spēle arī ar saskaitīšanu. Mēs varētu paskatīties, kas te notiek. Mācīsimies skaitīt. Cik priekšmetu ir ekrānā? Oho! Tātad ar bultiņām uz augšu un uz leju bērns attiecīgi var ievadīt ciparu. Tātad 2 plus 3 ir 5. 5 banāni. Labi padarīts. Tātad nākamais cipars mērķis, protams, ir atrast kodu, lai lāde atvērtos. Turpini to pat. Nākamais cipariņš. Un 3 rudzu puķes.
kods ir Labi pareizs, padarīts. lāde tūlīt atvērsies, un atkal lido balons, un bērns var pieskārties balonam, un jā, uzdevums ir paveikts. Tā ir pirmā atskaitīšanas spēle. Tad šeit ir arī spēle par formām, figūrām. Tad valodas spēle par burtiem un, piemēram, arī jau līniju vilkšana sākās cāļa līmenī. Savieno punktus un pabeidz attēlu. Mhm. Urā! Tad tas patiesībā, vismaz man ar peli nav tik viegli izdarāms. Bite. Planšetē droši vien tas būtu vienkāršāk to izdarīt. Un re, kur augšā jūs arī varat redzēt, Zvaigzne. cik tad figūras vēl nāks, kur 2., 3., 4., 5., 6 figūras vai simboli vēl nāks, kur tad bērns var izvilkt. Un tagad tie visi ir izvilkti, tad spēle ir arī beigusies vai uzdevums ir beidzies. Es gan nespēlēšu šito līdz galam, jo citādāk tas būs ļoti ilgi. Tad mums arī ir spēle par Mācīsimies krāt. krāsām. Kas te ir sarkans? Jā, bērns jau zina, kas ir sarkans, jo iepriekšējā līmenī bērns iemācījās. Kas te ir Kas ir zaļš? sarkans. Kas te ir zaļš, tas ir zaļš, un tā tālāk. Kas? Tad par es un vidi. Tātad, piemēram, šeit ir arī spēle par cilvēka seju. Tā gan nav Apmūsim cilvēka sejas seja, daļas. bet par Kur ir sejas manas daļām. acis? Juhu, manas acis! Kur ir mani vaigi? Juhu, mani vaigi! Mhm, Kur ir mans zods? mhm. Oi, Nē, redziet, es nevaru uzklikšķināt, tāpēc, ka man tur ir video tagad. Bet labi, attiecīgi pēc spēles var spēlēt ar bērniem. Un tagad katrs pieskarās savām acīm. Tagad bērni katrs pieskarās saviem vaigiem un degunam un zodam un matiem. Tātad to visu var apvienot pēc tam arī ar fizisko pasauli. Tātad, kā mēs arī redzam, šeit, piemēram, ir puzle. Puzle jau šeit ir lielāka, ar vairāk kauliņiem. Atmiņas spēle arī ir ar vairāk kauliņiem. Un šī spēle ir arī patiesībā, tā ir grupēšana. Arī ļoti, trenēsimies grupēt. jā. Kas šeit neiedaras? Tā bērnam ir jāskatās, kas šeit neiedara. Šitā, tie ir apģērba gabali, bet šis taču ir dzīvnieks. Jā, tad arī tiek paskaidrots, kas ir kas un kāpēc tas arī neiedaras. Tieši tā, tie ir darbarīki, Mhm. bet šis taču ir dzīvnieks. Un tā tālāk. Jā, tad tālāk mēs varētu apskatīties nākamo līmeni, kas ir vistas līmenis. Tātad šeit arī matemātikas kategorijā mēs redzam, ok, te ir saskaitīšana, bet te jau ir, piemēram, ar pluszīmi. Skaitļu virknēšana jau ar lielākiem cipariem. Tātad te ir saskaitīšana, piemēram, ar simboliem, un te jau saskaitīšana ar cipariem. Te ir līdz 10, un te ir no 10 līdz 20. Un šeit jau ir ciparu zīmēšana. Sveiks, draugs! Rakstīt. Trenēsimies rakstīt skaitļus. 1, 2, 3, jē! Tātad te bērns, te ir norādītas bultiņas virzienā, kādā ir 4, jāraksta, jāvelk līnijas. Tad pēc tam tiek pat nosaukts, kas tas ir par ciparu. 1, 1. Un 3. Man nesmuka sanāk, bet ar peli ir diezgan grūti. 10, Jā, un tā tālāk. Un šeit ir arī tie cipari sagrupēti pa grupām, attiecīgajā grupā. Tie cipari tiek trenēti. Tad šeit vēl ir spēle lielāks, mazāks vai vienāds. Būsim daudzuma jēdziena un skaitļu salīdzināšanu. Oho! Ekrāna kreisajā un labajā pusē
redzēsi, cik daudz ir priekšmetu. Zemāk var redzēt, kāds ir priekšmetu daudzums. Izvēlies pareizo zīmi. Vai kreisajā pusē esošais priekšmetu daudzums ir lielāks nekā labajā pusē esošais priekšmetu daudzums? Vai priekšmetu daudzums ir vienāds? Jā. Vai kreisajā pusē esošais priekšmetu daudzums ir mazāks? Jā, tieši Ļoti tā. plēns Kreisajā un garš pusē paskaidrojums, ir lai bērni mazāk dzirdētu un priekšmetu saprastu. nekā labajā pusē. Jā. Un arī var, piemēram, Ekrāna atkārtot. kreisajā un labajā Ja kaut kas pusē nav skaidrs, tad redzēsi, arī cik var daudz ir to priekšmetu. spēļu instrukciju atkārtot. Šeit tas ir daudzums, šeit lielāks, mazāks, kurš burkāns ir lielāks, kurš ir mazāks. Par valodu te tad turpinās, te sākās tad burtu, drukāto burtu rakstīšana, un tad te ir burtu atpazīšana un ievilkšana grozā. Atrodi burtus. Ievelc pareizo burtu bļodā. Tātad šeit ir arī bērnam ar pirkstu vai ja ir pildspalva, ekrāna pildspalva, tad tas ir arī jāievelk grozā. Tā un tā tālāk. Un tad, piemēram, es un vide. Šeit ir divas spēles. Tā par lapām. Jā, var arī, protams, vasarā spēle. Jā, man liekas, šeit nav rudens spēle. Un tad drīzumā būs arī jauna spēle. Un te ir par putniem. Ieklausies putna dziesmā un uzmini, kurš izdod šo skaņu. Ho, ho, ho! Jā. Par šo spēli ir tā, ka šīs par putnu spēli ir gan olas, gan cāļa līmenī, un tā grūtības pakāpe uzbūvējas. Vispirms bērns atpazīst, kas tas ir par putnu, tad bērns uzklikšķiņa uz putna, un tad ieklausies, kā tas putns dzied. Un šajā līmenī ir putns jau ir jāatpazīst pēc dziesmas. Es īsti patiesībā nezinu, kurš putns tas ir patiesībā. Es pati to neesmu izspēlējusi līdz galam. Pareizi! Žagata. Žaga. Jā, bet diezgan patiesībā grūti šis ķert. Izdod Tur ir šo. tiešām, jo vairāk to dari, jo labāk arī bērns atpazīst tās putnu balsis. Tātad šeit ir arī loģikas spēle, šeit ir pavisam cita spēle, šeit ir, piemēram, šī ir viena no jaunākajām spēlēm. Ir trenēts mazenes. Jā! Savieno visas figūras vienādā krāsā ar līnijām tā, lai līnijas nekrustotos. Tātad šī spēle arī ir, teiksim tā, samērā grūta, un viņa paliek arvien grūtāka un grūtāka. Arī nākamajā pakāpē ir vēl grūtāka. Tātad šeit ir arī atmiņas spēle, šeit ir puzles spēle, un šeit ir sudoku spēle ar simboliem. Tā. Tad es domāju, ka mēs pāriesim tad uz pēdējo līmeni, vista ar grāmatu. Tātad, kā jau pieminēju, to no sākuma šeit nav es un vide kategorija, šeit ir tikai matemātika, valoda, loģika un radošums. Un šeit jau matemātikā ir jau grūtākas spēles, piemēram, veikala spēle, tad atpazīt pulksteni, temperatūras spēle, te ir atņemšana, te ir par daudzumiem, un šeit jau ir reizināšanas spēles, tā kā tās jau ir samērā grūtas, un tas jau varētu būt, kad ir varbūt pat skolas bērniem, ne tikai pirmsskolas vecuma bērniem. Un šeit ir burtu rakstīšana, te ir arī vārdu rakstīšana. Un šeit ir arī loģikas spēle, kas šeit jau ir ar vairāk simboliem, tas ir grūtāk. Te ir tad sudoku ar cipariem, un tad, protams, arī ir atmiņas spēle ar simboliem un ar vārdiem. Tā kā grūtības pakāpe jau ir augstāka. Es redzu, ka mūsu laiks iet uz priekšu,
Un man ir jāturpina tālāk. Tātad šis bija īsumā par mūsu spēlēm. Mēs apmēram ieskicējām spēles visos līmeņos, un jūs zināt, kādas kategorijas ir katrā līmenī, un arī jūs redzējāt, kādas grūtības pakāpes tur ir. Tā, tagad es... Tā, kas te notiekās? Uzslēgšu lielo ekrānu. Tā, un tad es pāriešu atpakaļ pie savas prezentācijas. Šeit, un tā. Tā, tūlīt es sākšu atkal prezentēt. Tūlīt. Jā, tūlīt sākšu prezentēt. Tā, vienu mirklīti. Un tā tad šeit sāku prezentēt. Tā tad ir redzama, jā, labi? Jā. Tātad šeit es jums pastāstīšu par mūsu cenu struktūru. Tātad mums kopumā ir 3 komplekti. Mini komplekts ar 20 eiro mēnesī, 240 eiro gadā. Un šis ir ideāls starta komplekts un ļauj izmantot lietotni līdz pat 5 vietierīcēm un līdz 1 vietu tāfelē. Tad mini komplekts ar 32 eiro mēnesī, jeb 384 eiro gadā. Tas ir mazākiem dārziņiem, kas ļauj pieslēgt līdz 20 vietierīcēm un līdz 10 vietu tāfelēm mūsu platformu. Un pats lielākais komplekts ir pa visām lielām iestādēm līdz pat 50 vietierīcēm, tātad planšetēm, un līdz 20 vietu tāfelēm attiecīgi par 57 eiro mēnesī un 684 eiro gadā. Ja jūsu iestādē neviens šis komplekts neatbilst, jūs varat droši sazināties ar mums, un mēs jums palīdzēsim atrast īsto risinājumu. Caurspīdējās. Es mazliet virzos uz priekšu. Jā, un kā jau minēju pirms tam, mums ir īpašs piedāvājums visiem, kas šodien piedalās webinārā. Tātad mēs piedāvājam jums 20% atlaidi visiem komplektiem. Un pats galvenais, ko mēs piedāvājam, ir 1. testa mēnesis pilnīgi bez maksas. Jūs varat sākt lietot mūsu platformu, piemēram, jau rīt, un izmēģināt to kopā ar bērniem un kolēģiem, un tikai pēc tā mēneša izmantot šo 20% atlaidi gada rēķinam. Šīs atlaides kods ir webinārs 20, un šis kods ir spēkā līdz 8. maijam, tātad veselu mēnesi. Bet, ko es vēlos uzsvērt? Ja kāpēc nevar jūs redzēt? Jūs mani nevarat redzēt? Jā, Kā var? Man tagad ir tumšs ekrāns, es nevaru saprast. Jums ir tumšs ekrāns? Pagaidiet. Nē, viss labi. Visu var redzēt. Viss ir kārtībā, jā. Es arī visu redzēju. Ok, tad labi, es tagad pārtraucu kopīgot ekrānu, es vēl vienreiz kopīgošu. Tā, vai jums tagad ir redzams? Nē, neko neredzu. Kaut kā pazuda man, es nezinu, kaut ko varbūt nepareizi uzspiedis. Ir redzams. Es redzu. Es arī. Varbūt tas ir atkarīgs no ierīces. Atvainojiet, tas ir jums personīgi jāpārslēdz skats. Tur augšā ir vība, jums ir jāuzslēdz, lai jūs redzat gan prezentāciju, gan runātāju. Labi, paldies jums par palīdzību. Tātad, ko nozīmē šis bezmaksa testa mēnesis? Tas nozīmē, jūs pasūtat pie mums bezmaksa testa mēnesi. Jūs sakat, mums vajag tikai mini komplektu mūsu iestādē. Mēs to pasūtam. Jūs to veselu mēnesi testējat aktīvi, visās grupiņās, visus uzdevumus izmēģiniet un pārrunājiet, kā jūs to varat pielietot, vai jums tas ir derīgi un tā tālāk.
Pašā pēdējā testa nedēļā mēs ar jums sazināmies. Mēs jums jautājam, kā jūs esat apmierināti ar mūsu lietotni? Vai jūs redzat iespēju to lietot tālāk? Un tikai tad, kad jūs apstiprinat, jā, mēs vēlamies lietot jūsu lietotni, tikai tad, pēc jūsu apstiprinājuma, mēs sagatavosim rēķinu. Tātad šis bezmaksas mēnesis ir bez saistībām. Mēs automātiski nesūtam nekādus rēķinus, to es vienkārši vēlos uzsvērt, jo bieži vien tas ir tā kā, nē, tur būs rēķins, to mēs labāk nemēģināsim, bet mūsu mērķis ir tiešām, lai jūs iztestētu mūsu spēles. Es uzklikšķināšu uz pīlinka. Vai jūs redzat, es esmu mājaslapā tagad? Jā. Jā, ļoti labi. Es īsumā parādīšu, tātad šī ir mūsu mājaslapa, šeit ir Alpa komplekta izglītības iestādēm, šeit vēlreiz var redzēt mūsu komplektus un arī detalizētu aprakstu par komplektiem. Un, piemēram, jūs sakat, labi, mūsu iestādēji mēs vēlamies testēt uz 20 ierīcēm, viedierīcēm un uz 10 tāfelēm. Tad jūs noklikšķināt pasūtīt ar rēķinu un attiecīgi aizpildiet šos laukumus. Un pats svarīgākais ir, ka jūs komentārā ierakstiet bezmaksas testa mēnesis un papildus šeit ierakstat webināra kodu, jo tad mēs zināsim, jūsu iestāde piedalījās mūsu webinārā un jūsu iestādēji pienākas mūsu atlaide. Un tad attiecīgi pasūtiet, un līdz ar to mēs saņemsim visus jūsu datus, kas mums ir vajadzīgi, un mēs atbilstoši jūsu vajadzībām varēsim sagatavot to piekļuves kodu testa mēnesim. Tā ir īsta pamācība, kā jūs varat ar mums tad sazināties un kā jūs varat pieteikt bezmaksas mēnesi. Tā, un tad mēs esam nonākuši pie jautājumiem un atbildēm. Jūs mums iesūtījāt diezgan daudz jautājumu. Tas nozīmē, ka jūs esat ļoti interesēti digitālajos mācību līdzekļos, un tas ir lieliski. Un tie jautājumi bija tik daudz, ka mēs viņus sadalījām pa kategorijām. Un pirmā lielā kategorija ir par valodu un logopēdiju. Tātad pirmais jautājums. Kā digitālā spēle palīdz attīstīt vārdu krājumu, izrunu un klausīšanos? Tātad tā kā visas mūsu digitālās spēles ir audio formātā, tā ir kā interaktīva audio grāmata. Tātad bērns, kurš nevis iekaļ vārdus, tad apgūst vienkārši dabisku caur darbību, caur spēli. Un bērns arī gūs tūlītējo atgriezenisko saiti no Alpas un spēles beigām, un tad līdz ar to vairāk, labāk palīdz nofiksēt atmiņā jauno vārdu krājumu, burtus un skaņas. Vai ir izlabots kļūdas skaņu izrunā? Es domāju, ka šis jautājums ir par to kukaiņu un zirnekļu veidīgo spēli. Jā, tas ir izlabots. Vai ir materiāli skolotājiem, logopēdiem un spēles logopēdijai? Nu jā, burtiski visas spēles, visas mūsu valodas spēles burti ir sasaistīti ar skaņām, ar attēliem, kas dabiski caur visām maņām paplašina vārdu krājumu. Un katru skaņu bērns var atskaņot vairāk kārt un izrunāt līdzi tik reizi, cik tas ir nepieciešams, lai to labāk iegaumētu. Un šobrīd tapšanas procesā mums ir divas valodas spēles. Viena ir skaitām pantiņu skaitīšana, un otra spēle ir īso stāstu stāstīšana, kas arī ir vairāk lasīt prasmē. Tātad nākamais jautājums, kādas ir lasīt prasmes uzlabošanas metodas 1. līdz 3. klasē? Tātad tas, protams, ir atkarīgs no katra bērna individuālajām iemaņām, tāpēc mūsu galvenais fokus ir uz vecuma grupu no 3 līdz 8 gadiem. Tātad, lai mēs būtu atbalsts tieši šajā pārejas posmā un lai nostiprinātu pamatus
gan bērniem, kam latviešu ir dzimtā valoda, gan bērniem, kam latviešu valoda ir otrā valoda. Un caur šīm spēlēm bērni dabiski pāriet no burtu atpazīšanas uz vārdu salikšanu, vārdu atpazīšanas un arī vārdu lasīšanu. Un ko izmantot 3. posma bērniem, kuri vēl nelasa? Es domāju, ka šis jautājums ir droši vien saistīts ar kā šķērsti, ka ja bērni neprot lasīt, ka būtu grūtības spēlēt vai pildīt uzdevumus, bet Alba Kids lietotnē tā nav problēma, tāpēc, ka visas spēles ir audio formātā, visas spēļu instrukcijas ir audio formātā, un tas ļauj bērnam, arī, ja tas neprot lasīt, pilnīgi neatkarīgi darboties un koncentrēties uz pašu uzdevumu, uz vārdu saklausīšanu, un tur bērnam nav jāraizējas, ka viņš neprot lasīt. Un tas patiesībā vairāk sagatavotu tieši atpazīt burtus, vārdus un atvieglot to pāreju uz lasīt prasmi. Kā veicināt bērna interesi uz lasīšanu? Tātad vislabāk veicina sekmīga pirmo soļu apguve. Tāpēc mūsu fokus ir uz aizraujošu burtu un alfabētu mācīšanos. Tātad, kā mēs jau pirms tam redzējām, burts, vārds un simbols. Tātad, un arī interesi par lasīšanu veicina, protams, kopā lasīšana. Tā, ka mums būs jaunās spēles gatavs, tad arī skolotāji var kopā ar bērniem lasīt un sāk lasīt tos stāstus un skaitām pantiņus. Tātad nākamais jautājums ir par rakstīto burtu rakstību. Burtu virzienu. Es atvainojos, lūdzu izslēdziet mikrofonus. Rakstīto burtu rakstību un burtu virzienu pirmsskolām. Tātad mūsu uzdevumi ir pakāpeniski no dzīvnieku vai formu vai simbolu līniju vilkšanas līdz rakstītajiem burtiem. Svarīgi ir pieminēt, ka bērns var arī rakstīt ar skāriņu jūtīgiem potiņiem. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Tātad skārienu jūtīgiem kociņiem, kurus arī var iegādāties, man liekas, tur bija 7 kociņi pa 10 eiro kādā interneta veikalā. Un tas arī palīdz, tā kā, ja mācīties bērniem tvert tvērienu, rakstām līdzekļu tvērienu. Mēs zinām, ka mūsu alfabēts Regīna, lūdzu, izslēdziet, lūdzu. Es jūs izslēdzu, paldies. Mēs apzināmies, ka mūsu rakstītais latviešu alfabēts 100% neatbilst, kā tas ir paredzēts, ka daži burti ir atšķirīgi nekā tas ir paredzēts un noteikts, bet lai to izmainītu, mums vajag vairāk laika. Bet mēs pie tā strādājam. Tā, es redzu, ka mums laiks skrien. Tātad nākamie jautājumi ir par speciālo izglītību. Tātad, vai spēles ir izmantojams bērniem ar autismu? Jā, tās ir, protams, izmantojams. Tātad mūsu spēlēm ir prognozējama struktūra. Tās nerada sensoro pārslodzi. Tātad jūs redzējāt, cik mierīgas ir mūsu spēles. Mums nav lieka trokšņa, mums nav mirgojoši efekti. Tātad Alba sniedz tūlītējo atgriezenisko saiti. Tas palīdz bērniem justies droši. Un bērniem ir mazāk bailes kļūdīties. Un bērni var atkārtot vienu to pašu spēli tik, cik reizes tas nepieciešams. Vai ir materiāli bērniem ar speciālām īpašajām vajadzībām? Tātad, jā, šīs spēles var arī pielāgot bērniem ar speciālām īpašajām vajadzībām. Daudzi speciālie pedagogi jau izmanto Alba Kids, un šos uzdevumus var atkārtot bez ierobežojumiem, un tas palīdz trenēt motoriku, un arī palīdz trenēt vizuālo uztveri bērniem. Un kā strādāt ar uzmanības noturību? Tātad, tā kā mūsu spēles ir īsas, ar skaidru sākumu un beigām, tas patiesībā varētu uztrenēt uzmanības noturību, jo bērns ir aktīvs dalībnieks. Bērns nevis tikai vērotājs, bērnam ir jādarbojās uzdevumā. Un tas dabiski pagarina fokusa laiku. Bet mēs iesakām vispirms spēli, piemēram, pirmo spēli izspēlēt kopā, tad skolotājs un bērns izspēlē kopā, un tad bērns spēlē to spēli viens pats, un tādā veidā viņš tā kā iemācās, es zinu, tas ir sākums, man ir jāizdara tas, un tās ir beigas. Tā kā beigas ir, paredzamas.
Nākamā kategorija ir par vecumposmiem. Tātad, kādos vecumposmos ir paredzētas šīs spēles? Vai arī paredzētas pirmajiem posmiem un silītes bērniem? Nu, mēs nerekomendējam lietot viedās ierīces bērniem vecumā zem 2 gadiem, bet mēs saprotam, ka reālā dzīve ir citādāk un ka ģimenēs jau arī bērni redz un dabū ekrānus. Tāpēc ir svarīgi, lai tās tehnoloģijas ir drošas, tātad bez reklāmām un ar stingriem laika ierobežojumiem. Mūsu 4 sarežģītības pakāpes nav sadalītas pa vecuma posmiem, pa gadiem, tāpēc, ka katrs bērns ir individuāls. Piemēram, 2-3 gadnieki varbūt ar ļoti dažādām prasmēm. Tāpēc varbūt vienam 3 gadniekam derēs olas līmenis, bet varbūt nākamais jau varēs cāļa līmenī pildīt uzdevumus. Tā kā tas ir ļoti individuāli. Tāpēc arī mums ir šie dažādie līmeņi un spēļu saraksti, kur pedagogi var attiecīgi izvēlēties un pielāgot spēles katram bērnam. Un 5 līdz 6 gadniekiem matemātikas spēlēs, tur jau parādās skaitīšana un loģika. Tātad loģikas kategorija mums ir katrā līmenī. Un skaitīšana jau parādās 2. līmenī, tātad cāļa līmenī. Un, kā jūs jau redzējāt, pēdējā līmenī ir jau reizināšanas spēles un atņemšanas spēles. Tā kā tur var iet cauri visām tām spēlēm un atkārtot un mācīties. Tātad svarīgākais ir tas, ka skolotājs pats izvēlās saturu, pielāgo to bērnam un kontrolē ekrāna laiku un arī vēro bērna attīstību un gatavību. Nākamie jautājumi ir par metodiku un vadību. Tātad pirmais jautājums, kā jēgpilni organizēt darbu lielās grupās? Tātad visefektīvāk var organizēt ar rotācijas metodi. Tātad digitālās ierīces nav nepieciešamas katram bērnam, un es arī domāju, ka diez vai būtu 20 ierīces pieejamas iestādē, vai ne? Tātad, piemēram, digitālās spēles var būt viena stacija, nākamā stacija var būt lapas un pildspalvas un krāsainie zīmuļi, kur bērni krāso, raksta, zīmē. Tad vēl viena stacija var būt, kur bērns veic praktiskus uzdevumus ar dabas materiāliem. Un tad grupiņas rotē no stacijas uz staciju. Tātad tas būtu viens variants. Vai, ja ir pieejami daudzas ierīces, tad var bērnus salikt pa pāriem. Un tad tas veicina komunikāciju. Bērni komunicē viens ar otru. Jāvienojas viņiem par pareizo atbildi un viens otram jāpalīdz. Tad var lietot, ja ir interaktīvā tāfele, to var lietot grupu darbam, kur, piemēram, vienu spēli rāda visai grupai, un kur bērns pēc bērna nāk viens pēc kārtas un veic vienu darbību, un pārējie seko līdzi un skaita vai sauc burtus kopā. Jā, tātad tie ir mūsu ieteikumi lielām grupām. Kā izmantot digitālos mācību līdzekļus dažādās nodarbībās? Tātad viens no variantiem būtu piemeklēt spēles atbilstoši jūsu tēmai. Vai nu nedēļas tēma vai dienas tēma. Un, piemēram, ja jūs mācāties par putniem vai pavasara ziediem, izvēlēties tieši šīs tēmas spēles platformā, un tad nostipriniet vārdu krājumu, paplašiniet zināšanas par vidi un attiecīgi ejiet ārā un pētiet visu dabā. Vai arī, piemēram, bērni kaut ko dara ar papīru un zīmoņiem, un enerģijas līmenis ir zems, un ir noguruši, un čīkst, un negrib neko darīt, tad var nomainīt enerģiju un, piemēram, uzdejot ar elpu kopā. Un tad jau, teiksim, sagatavot viņus nākamajai nodarbei vai iet ārā ar viņiem. Tātad pats galvenais ir mērķtiecīga plānošana. Jā. Un ar mūsu materiāliem mēs jums atbalstam šajā plānošanā. Vai bērni paši drīkst izmantot bērndārza datoru? Tas, protams, vispirms ir atkarīgs no bērndārza noteikumiem, bet vēl vairāk no katra individuālā bērna, vai bērns ir spējīgs mierīgi nosēdēt pie datoru un nesabojāt to datoru, un vai ir spējīgs to uzdevumu izpildīt. Tad tas ir atkarīgs no bērna un arī kāds ir mērķis, ar kādu mērķi šo bērnu mēs gribam, vai jūs vēlties nosēdināt pie datora. Bet skolotāju uzraudzību, protams, vienmēr ir jābūt.
Kā pareizi organizēt un vadīt rīta apli? Parasti pēc mūsu pieredzes no bērnārziem, kur lieto jau alpu, digitālās spēles nav tā kā rīta apļu pamatā vai uzmanības centrā. Jo tas vairāk ir par sociālo, par komunikāciju, par nākšanu kopā un sagatavošanos dienai. Bet, piemēram, ar deju varētu noslēgt rīta apli vai ar kādu spēli par attiecīgo tēmu. Ja jūs, piemēram, šodien mācaties par lapām vai par puķiem vai par dzīvniekiem, tad jūs varētu uzspēlēt attiecīgo spēli, bet tas ir atkarīgs, protams, no jūsu pieejas, kā jūsu dārziņā to dara. Darbu lapu veidošana digitālā formātā. Tātad šobrīd mēs piedāvājam mūsu pašu izstrādātās darba lapas, bet mēs arī strādājam pie ļoti apjomīga starptautiska projekta skolotāju platformas, ka skolotāji paši varēs veidot savas lapas, bet tas ir nākotnes projekts, tas ir projekts, bet es īsti nezinu, kad tas būs realizēts, tāpēc man grūti par to pateikt, kad tas būs gatavs. Jā, tātad šie bija visi jautājumi, kas tika iesūtīti. Vai jums ir aktuāli kādi jautājumi, kuri palikuši neatbildēti? Jūs droši runājiet. Es pārtraukšu dalīties. Ok. Jautājumi ir čatiņā, varbūt uz tiem varat. Jā, paldies. Oi. Sāksim ar leju. Kā šo spēli pieslēgt interaktīvai tāfelei? Mums ir pamācība par to. Piemēram, piesakieties mūsu bezmaksas mēnesim, mēs jums arī nosūtīsim pamācību, mēs arī varam sagatavot atsevišķu satikšanos, kur mēs parādīsim, kā visu pieslēgt. Tātad, jā, šis webinārs būs ierakstā, varēs noskatīties atkārtojumā. Atkārtot bezmaksas versiju, kā pieslēgt. Es varbūt to tagad neatkārtošu vairs Zoomā, bet mēs jums tik un tā nosūtīsim pēc webināra e-pastu, un mēs jums uzrakstīsim soli pa solim, kā pieteikties bezmaksas mēnesim. Es domāju, ka tas būs labi. Ja vēlaties privāti, jā, arī šo var mums ir arī privātie piedāvājumi, tā kā mājas lietošanai, vienkārši ejiet uz vai no Google Store vai no App Store, un tur var iegādāties. Kas tur ir? Kas vēl par jautājumiem? Individuālis jau pateicu, jā, jūs varat iegādāties. Kas te ir? Ļoti daudz rupjas kļūdas, kad attiec uz valodu jomu rakstību, ir uzlabot ļoti daudz jautājumu par šo un tieši par jūsu solījās jau izlabot. Ziniet, tas tāds ļoti vērtīgs komentārs. Ja jums nav iebildumu, es ar jums labprāt sazinātos pēc webināra, jo mēs esam ļoti ieinteresēti sadarboties ar jums kā pedagogiem, lai uzlabotu mūsu piedāvājumu, lai izveidotu jaunas spēles. Mēs arī sadarbojamies ar logopēdiem, lai veidotu jaunas spēles, kuras es jau pieminēju. Un mēs ļoti vēlamies uzlaboties. Tā kā tas ir ļoti... Es ar jums sazināšos, ja drīkst. Caurī e-pastu. Tātad, ko es vēl beigās vēlējos pieminēt, ir reģistrēties certifikātiem. Es vēl vienreiz nosūtīšu linku čatā, jo tagad vajadzētu iet, man kolēģi teica, ka vajadzētu iet. Vai arī, ja neiet, varbūt jūs tomēr varat pieslēgties caur Google pēc webināra. Bet es redzu, ka mēs esam jau 7 minūtes pāri laikam. Es ļoti atvainojos, viss tik ilgi ieilga. Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās.
Lūdzu, rakstiet mums, sazinieties ar mums. Pēc webināra mēs jums nosūtīsim tā kā soli pa solim par speciālo piedāvājumu, par kā pieteikties bezmaksas mēnesim, visu informāciju, un es pēc tam vēl izlasīšu katru komentāru, un, ja drīkst, es arī sazināšos ar mūsu kritiķiem un labprāt uzlabotu mūsu saturu. Sirsnīgs paldies jums vēl vienreiz, un es vēlu jums jauku dienu, un es ceru, ka mēs satiksimies nākamajos webināros, un es ceru, ka nākamajos webināros mums būs arī kādi speciālisti, un mēs runāsim arī par speciālām tēmām. Sirsnīgs paldies jums un visu labu!